Labvakar vēlreiz, dāmas un kungi, esam atgriezušies. Esmu Kārlis Streips, joprojām Latvijas Lauksaimniecības universitātē skaistajā Jelgavas pilī Jelgavā. Ķersimies tagad klāt pie Krimuldas novada. To izveidoja Rīgas rajona Krimuldas pagasts un Limbažu rajona Lēdurgas pagasts. Savā laikā novadā dzīvo nedaudz vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Pienākot pašvaldību vēlēšanām, Krimuldas novada ļaudīm būs iespēja izvēlēties no 4 sarakstiem. Šovakar 2 no tiem ir pārstāvēti šeit mūsu raidījumā novadi izvēles. Tie ir partijas Vienotība pārstāvis Atis Vallis, labvakar, un apvienība iedzīvotāji pārstāve Liene Jansone. Labvakar. Labvakar arī jums. Sāksim to, ka es katram no jums došu burtiski 3 minūtes. Un būs gongs, ja jūs pāriesiet pāri, pats stāstīt, ko jūs vēlaties teikt saviem vēlētājiem. Vaļkungs, sāksim ar jums. Jā, tā tad mēs, kā jau visi zina, dzīvojam skaistā un sakoptā novadā. Priekš mums tas ir viens no skaistākajiem Latvijas novadiem. Un mūsu lielākā bagātība ir, protams, vide. Jā, tālāk ir atrašanās vieta ļoti veiksmīga, ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Un ar enerģiju un idejām bagāti iedzīvotāji. Un mēs piedāvājam Krimuldā pārmaiņas, kas nodrošinās novada straujāku attīstību un izaugsmi visādās jomās. Un attīstība mūsdienās nav iespējama bez atbalsta ne valdībā, ne racionālā domas darbā. Mēs panāksim, lai Krimulda ir dinamiska, uz zināšanām balstīta ekonomika, sakārtot infrastruktūra un pievilcīgi iedzīvotājiem vide gan darbam, gan atpūtai. Un mēs vēlamies panākt, lai mūsu novadnieku idejas tiktu dedzīgi aizstāvētas domē. Un koptas arī tradīcijas, kas iepriekš bija mūsu stiprā puse. Mēs piedāvājam spēcīgu speciālistu komandu, kur ir katrs atbildīgs par savu nozari un pārstāvētas ir visas novadam svarīgās sfēras. Tā skaitā arī ģeogrāfiskā nozīmē? Tā skaitā arī ģeogrāfiskā nozīmē. Mēs nākam, lai atgūtu savstarpēju uzticību starp pašvaldību, starp iedzīvotājiem. Un lai panāktu racionālu saimniekošanu, racionālu resursu izmantošanu. Un iedzīvotāji ir mūsu pašvaldības galvenā vērtība, galvenais dzinējspēks. Mēs panāksim, lai katrs ar vārdu valsts vai ar vārdu pašvaldība saprastu katrs pats sevi, pats iedzīvotājs. Tas ir tā īsumā viss. Paldies. Paldies. Jansons kundze, lūdzu. Jā. Es šovakar pārstāvu apvienību iedzīvotāju, un mēs esam jauna politiskā partija, kas šobrīd esam apvienojuši jaunus cilvēkus, kas pārstāv dažādu nozaru cilvēkus ar dažādām specialitātēm, un kas ir auguši, mācījušies un vēl šobrīd šeit, šajā novadā dzīvo. Sakojot līdz tom, kā tas novads tomēr ir laika gaitā attīstījies, no maza ciematiņa kļūstot tomēr par ļoti labu jau attīstības centru. Bet mēs redzam arī vēl ļoti daudz lietu, kas tomēr ir jādara, un tas, ka šobrīd ir tā pasivitāte no visām pusēm, un par šiem iedzīvotājiem ir jāiesaistās tālāk, lai mēs būtu tie, kas veidotu to savu ciematu un redzētu, kāds viņš izskatās. Protams, mēs nesolam lietas, ko nevar izdarīt, jo ir lietas, ko pašvaldība var izdarīt, un ir lietas, ko nevar izdarīt. Ja mēs runājam par uzņēmēju darbību, kas varētu būt viens no dzinumiem, kā veidot šo ciematu, kas attīstās, tad ir jāskatās, ko pašvaldība var darīt. Tur jābūt iedzīvotājiem ar aktivitāti. Pagasta teritorijas plānojums ir būtiskākais, kas attiecībā uz uzņēmēju darbību varētu palīdzēt to īstenot, jo šobrīd viņš ir noteikts no 6. līdz 18. gadam bez jebkādām izmaiņām, bet, lai veicinātu uzņēmēju darbību, ir jābūt nedaudz fleksiblākiem, lai varētu ātrāk reaģēt uz visām šīm pārmaiņām. Jāizstrādā attīstības programma, arī tā šobrīd, izskatot visus pieejamus dokumentus, nav pieejama, nav skaidri redzama šī attīstības nākotne, uz kurien tad mēs virzamies. Kā viens no būtiskākiem mūsu,
uzdevumiem ir uzlabot šo komunikāciju starp iedzīvotājiem, iesaistot tos dažādās aktivitātēs, kā arī lēmumu pieņemšanā. Jo, ja mēs runājam arī par infrastruktūras attīstību, jā, mums ir jārēķinās ar tiem finanšu resursiem, kas mums ir pieejami, jo lai to attīstītu, ir jāskatās tomēr perspektīvā. Ko lai? Es domāju, ka tas īsumā. Labi. Jūs abi bijāt ļoti rātni un iekļāvāties 3 minūtēs. Tāpat kā vienmēr mēs esam sagatavojuši sižetu, kurā Krimuldas novada ļaudis runā par to, ko viņi domā par šīm lietām. Noskatīsimies to. Pēc teritoriālās reformas Krimuldas novadā apvienojās 2 pašvaldības – Rīgas rajona Krimuldas un Limbažu rajona Lēdurgas pagasts. Novadā dzīvo nedaudz vairāk kā 5000 iedzīvotāju. Novada centrs atrodas Raganā. Raganā darbojas bērnudārzs un viena no 3 novada vispār izglītojošām skolām. Šīs sasaukuma laikā krimuldieši piedzīvojuši 2 mērus, tomēr pirmsvēlēšanu solījumus nav izpildījis neviens. Viņi solīja, kad būs deputātiem pieņemšanas laiki. Visiem zinām, kaut kur izsludināti tas nenotika. Ar deputātiem šajā ciemā, tu vari tā, ja tu redz uz ielas, tad tu vari iet klāt un kaut ko teikt, bet tāda komunikācija nav nekāda. Acīm redzamas pārmaiņas pēdējo 4 gadu laikā šajā ciemā nesot notikušas, bet iedzīvotāju lielākā sāpe ir ūdens padeve daudz dzīvokļu mājās. Ir 5 stāvu mājā, bieži nav ūdens spiediens pietiekams. Dažus kilometrus no Raganas atrodas Sunīšu ciems, kas kādreiz bijis Krimuldas centrs. No senās godības gan palicis maz. Ciematā nav ne skolas, ne kultūras pasākumu, ne ģimenes ārsta un arī plāksnīti, kas liecina par Eiropas Savienības atbalstu, šeit velti meklēt. Kādreiz ir sabūvēts, tas ir viss tas, kas bija reiz. Jauns nav būvēts nekas. Vietējiem gan visvairāk sāp sirds, ka iebraucēju skatienam pirmā pavērs gauži nepievilcīgā kādreizējā servisa centra ēka. Tas arī esot viens no pirmajiem darbiņiem, ko vēlētos uzdot nākamā sasaukuma deputātiem. Viņi ir noprivatizēti, vai viņi ir jāņem atpakaļ, vai es nezinu, kādi tie likumi, kā to var, bet pašā centrā tāda nevarētu būt. Es domāju, ka ciemā būtu nepieciešams vairāk domāt par to, kā cilvēkiem klājas un tuvāk būt viņiem nekā līdz šim. Tāds arī bija Krimuldas novada dažu iedzīvotāju viedoklis par to, kas ir noticis pēdējos 4 gados, un, protams, ļaudis mēdz būt pirmām kārtām kritiski. Došu jums abiem iespēju reaģēt uz to, ko jūs esat redzējuši, un pēc tam mēs varēsim šīs lietas izdiskutēt. Jansons kundze, sāksim ar jums. Jā, man ir grūti uzreiz tā komentēt šo sižetu, jo tur kā tas galvenais uzstādījums bija, kad ir solījumi, ir doti, bet neviens tikpat kā nav pildīts. Jā. Tā kā es ar šo apvienību startēju pirmo reizi, līdz ar to, kā jau es minēju, mums nav šie solījumi tik skaļi varbūt kā citām partijām, mēs vairāk skatāmies uz reālām lietām, ko varam izdarīt, un primāri tas ir jāskatās uz šiem pieejamiem finanšu resursiem, ko tad mēs īstenībā varam šajā pašvaldībā izdarīt. Līdz ar to ir jāveido šīs publiskās diskusijas kopā ar iedzīvotājiem, jāsaprot viņu vēlmes un arī galu galā šīs te prioritātes, jo, teiksim, vieni varbūt vēlās, teiksim, attīstīt kaut kādu tur sporta laukumu, citiem varbūt ir vēlme, teiksim, domāt vairāk par bērnu dārzu vai citām. Teiksim, jāspēj samērot šīs vajadzības ar reāliem finanšu resursiem, un tāpēc arī ir jādomā par to, kā tad piesaistīt pagastam papildu šos te finanšu resursus, pirmām kārtām jau maksimāli izmantojot šo te fondu iespējas, ko piedāvā dažādas Eiropas Savienības finansējumi. Otrkārt domāju par to, kā piesaistīt šos te iedzīvotājus, jo galu galā arī viņi ienes šo ienākumu nodokli pašvaldībā, kā rezultātā varētu domāt par tālāk šo te attīstību. Vaļaļkungs, jūs esat deputāti šajā sasaukumā. Kas jums ir sakāms par to, ko teica ļaudis?
Nu, tā tad, protams, tika pieminētas varbūt kādas lietas, kur pašvaldība pat nav īsti vēl tiesiska iejaukties, ja, par šo sunīšu kompleksu, kas ir privāti īpašums, bet mums tikpat daudz ir un pat vairāk ir pozitīvi veikumi, ja, kas ir paveikts pozitīvi. Ja. Tad ir nosiltināts peldbaseins, ir izveidota svaru zāle, sadarbībā ar biedrību esam aizsākuši pirms 2 gadiem un izveidojuši bērnu spēļu laukumus, kurus ļoti veiksmīgi atbalsta un izmanto visi. Un nu jau arī pašvaldība turpina iesākt to un labiekārto citas teritorijas. Ja, tāpat tās ir mainīts segums vienai no galvenajām ielām, kur notiek visaktīvākā satiksme novadā. Tā tad ir vairākas lietas, kas ir izdarītas, un izdarītas pat vairāk nekā sākotnēji bija plānots. Nu, par tikšanos ir iespēja tie, kas vēlas un grib, vienmēr var satikt gan deputātus, gan vadību. Visa kontakta informācija visiem ir pieejama. Tā kā tas, kam ir ko teikt, un dialogs tiek veidots ar visiem. Jums pašam ir pieņemšanas laiki domē? Oficiāli nav publicēti, bet visa kontakta informācija vienmēr ir pieejama, un es esmu atvērts gandrīz 24 stundas diennaktī, jebkuram, kam ir kāda sasāpējusi problēma. Jūs atrodat, ka doma ir ļoti atvērta? Es nevaru sūdzēties, protams, ka doma ir atvērta, ja, jo, teiksim, vienmēr jau... Doma nav atvērta. Doma ir atvērta. Jā. Jo vienmēr jau ir no malas, vienmēr ir viegli teikt, ka tur nekas netiek darīts, jā. Lai gan reāli, ka tu ieeji tajā apritē un saproti lietas, ko tu vari, ko tu nevari izdarīt, jā, tad tas parāda pavisam citu situāciju. Tāpēc varbūt vairāk ir jāveido tieši šis skaidrojošais, informējošais darbs pagastu iedzīvotājiem, kas arī man līdz šim principā nav atnācis tas, ko doma faktiski dara. Tā ir tā informācija, tā ir tā apusējā sadarbības starp domi un pašvaldību iedzīvotājiem, jā, jo tam ir jābūt apusējai saiknei. Jūs abi dzīvojat novadā? Es esmu tur dzimusi, augusi, mācījusies un vēl joprojām dzīvoju un domāju arī par savu bērnu nākotni, jo šobrīd arī tas, pie kā domai noteikti vajadzētu vairāk strādāt, ir pie šo jauniešu piesaist šai teritorijai, jo pēdējos 3 gadus es pilnīgi noteikti ar to saskaros, kad jaunieši šeit nesaredz sev perspektīvas iespējas, viņi dodās projām, jo Rīgas tuvums arī ir pietiekoši tuvu, Sigulda ir tuvu, ja, kas paņem mūsu jauniešu, un līdz ar to mums ļoti jādomā par šo savu izglītības kvalitāti, par jaunām inovācijām izglītības jomā, par jaunu pedagogu piesaisti, jo tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Jums ir kas piebilstāms? Jā, nu, viss ir tā ir, kā kolēģi minēja, jo ir arī dažas problēmas, protams, kas viena no tām varētu būt tāda atvērta komunikācija starp pašvaldību un starp iedzīvotājiem. Man kaut kā liekas, ka 21. gadsimtā 5 stāva māja, kurai ir grūtības ar ūdens spiedienu, tas šķiet diezgan liels anahronisms. Nu jā, tur ir cita problēma, un pie tā arī tiek patreiz strādāts, cik es zinu. Jā, tur ir, mums ir peldbaseins, kuru tiek, teiksim, veikts kaut kāda filtru skalošanas parasti naktīs, un iespējams, ka kāds ir to veicis dienā. Jā. Bet mums ir jāpilnveido arī ūdens apgādes sistēma. Tas ir fakts, jā. Ko tas psiholoģiski nozīmē? Es vienmēr esmu gribējis kādam jautāt, dzīvot ciemā, kur vārds ir ragana. Jauki tas ir, kā kuram, citam tas asociējās, pieņemsim. Es nezinu, kā tas ir vīriešu cilvēkiem, bet sieviešu cilvēkiem vienmēr ragana asociējās, viņam māk arī kaut ko pieburt vai kaut ko solīt. Tā kā, tas ir kāda, kuram tā asociācija, bet vietas nosaukumam arī ir vēsture, kā viņa ir radusies, jā, zināmā mērā. Tā kā, es domāju, ka vieta ir ļoti jauka un teiksim, ja vien ir iespēja tur apmesties uz dzīvi, tad aicināti. Tad, kad Murjāņa tilts bija ciet, tad bija caur raganu jābrauc, lai tiktu jebkur Vidzemē. Ko domā vīrieši par raganu? Es esmu tikai un viennozīmīgi par 100% patriots savu novadu. Un vietas nosaukums ir ļoti specifisks, atpazīstams un ļoti skanīgs. Jā, tas ir fakts. Visi zina, visi atpazīst. Skaidrs.
Par jūsu sunīšu ciemu es uzdošu to pašu jautājumu, ko Siguldas pārstāvjiem es uzdevu par Nurmižu ciemu, respektīvi. Man kaut kā liekas, ka kaut kādā brīdī pienāk tomēr zemākais līmenis, kurā var sagaidīt kāda ciemata iedzīvotāja, ka viņiem būs pasts un skola un ārsti un viss pārējais. Un es zinu, ka Latgalē tiek dzēstas apdzīvotas vietas diezgan bieži. Tur, protams, ir tikai 4 cilvēki un sunīšos droši vien ir pāris simti, bet tomēr vai šāda veida maziņiem ciematiņiem vairs ir vispār kāda nākotne? Kā jūs, sāksim ar jums šoreiz. Es domāju, ka noteikti ir nākotne. Ja paši īpašnieki, ēku īpašnieki, uzņēmēji, kas ir koncentrēti šajā vietā, paši ir ieinteresēti arī attīstīt un pilnveidot savu ciemu, savu vidi, jo vienmēr viss jāsāk ar sevi, ar savu māju, ar savu sētu. Ja, un tad, ja ir vēlme un idejas, var vienmēr nākt uz domu, doma atbalstīs viennozīmīgi. Un to mēs arī redzam sunīšu gadījumā. Bija iniciatīva no iedzīvotājiem un dome uzstādīs arī tur spēļu laukumus. Ja, tā kā tas kā otrā kārta. Protams, kā par nožēlu tur nav uzņēmējs, kurš varbūt šo ēku var sakārtot, kas faktiski vienīgā tāda. Tur starp citu ir apkārt gan lauksaimniecības, tad cūku ferma, gan gateris, galdniecība. Ja, un tad ir arī veiksmīgas lietas, kas nav raganās, starp citu, bet ir tieši sunīšos. Jūs nopūtāties? Jā, tas nav viennozīmīgs jautājums, tāpēc, ka Nurmižus ar sunīšiem nevar salīdzināt. Tās tā kā divas atšķirīgas vietas, jo Nurmižos vairāk ir tās privāta mājas, jā, un viņas diezgan tālu no Siguldas centra, savukārt sunīšos. Tas jau savu laiku bija mūsu kolhoza centrs, jā, un tur tomēr šī infrastruktūra ir, un ir arī šis sabiedriskais transports pieejams, jā, un cilvēkiem ir iespēja nokļūt, teiksim, uz centru Raganā un atpakaļ. Ja. Ko mēs no savas puses domājam, kas varētu arī būt kā risinājums, protams, ir arī šīs te mājas tālu, teiksim, nomaļā, novada centrā, no centra tālu nomalē, ka varētu varbūt organizēt reizi 2 nedēļās. Teiksim, ir arī šis tas pašvaldību autobus, kur varētu nodrošināt šo cilvēku, teiksim, atvešanu kaut vai pie ārsta vai uz veikalu iepirkties, ka tas varētu būt kaut kāds, varbūt, risinājums, lai tiem cilvēkiem palīdzētu tomēr veidot šo komunikāciju ar centru. Bet tas lielā mērā ir arī atkarīgs no kopējās valsts politikas, jo mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd valstī vispār iet uz to policentrisko attīstību, kur ir tikai 9 pilsētas, republikas un 21 novads, un principā tiek atstāta visa pārējā teritorija, teiksim, uz pašu pašvaldību rēķiniem. Ja, tā kā to risināt, ja, tas ir tomēr jāskatās valstiskā līmenī. Pašvaldība vien to neizdarīs. Vai jums ir piereģistrēti visi cilvēki, kas tiešām, vai jums cilvēki reģistrējas kaut kur citur? Un Krimuldas novada jau ir domāju no tā, ka mēs esam ļoti tuvu Rīgai, pārsvarā visi, kas šeit dzīvo arī ir deklarēti Krimuldas novadā, varētu būt runa par privātu mājām, kuras šobrīd ir būvniecības stadijā, kur attiecīgi šie dzīvotāji, ka man nenodot šo māju, tikmēr viņi ir deklarējušies Rīgā vai kaut kur citur, pāris es zinu tādas, bet... Jā, tas ir atsevišķs gadījums, bet par autobusu nodrošinājumu mums ir ļoti labs autobusu satiksmes maršruts un daudz iedzīvotāji to arī izmantot, tā skaitā virzienā uz Murjāņiem 2 reizes dienā noteikti iet skolēnu autobusu, ar kuru, ja kādam ir īpaša vajadzība, var tikt gan uz centru, ja, gan atpakaļ, un to arī daudz izmanto. Bet vai jūsu novads nav drusku par mazu, lai cerētu uz kaut kādu milzīgu attīstību? Teiksim, lieluma ziņā viņš varbūt nav mazākais, iedzīvotāju skaits ir arī pietiekoši, bet, teiksim, sadarbība ar Siguldas domu pilnīgi noteikti varētu būt, bet ir jāskatās, protams, šie savu plusi, mīnusi, ko tas var dot, bet principā tas ir brīvprātības princips, un par to ir varbūt jāmēģina diskutēt un sīkāk jāanalizē, ko tas dotu. Jā, es uzskatu, ka mums ir ļoti laba situācija. Tīri teritoriāli un ekonomikas ziņā mums ir ļoti laba situācija, salīdzinot ar citiem, varbūt Latvijas novadiem. Tā kā, protams, vienmēr ir ko uzlabot, vienmēr var kaut ko vairāk, racionālāk izdarīt, ja, bet pamatā mums ir ļoti labi gan ekonomiski, ja, gan citās jomās. Mums ir daudz, kas iesākts, daudz, kur investēt līdzekļus un daudz, kas arī padarīts.
Vai Vienotība un apvienība iedzīvotāji tēmē uz koalīciju, vai tas, kas uzvarēs, būs koalīcija un otrs būs opozīcija? Mēs kā smējāmies, šobrīd tā kā mēs esam jauna apvienība, mēs esam tā kā pa vidu opozīcijai un pozīcijai. Viennozīmīgi novadā pašvaldībā ir vairāk saimnieciska rakstura jautājumi, nekā tas varbūt ir pilsētās, tas ir lielajās. Un bieži vien ir jāmāk atrast kopīgu valodu, jāmāk atrast dialogs, appusēji, varbūt pat trīspusēji, lai var risināt. Mums jau nav strīdīgs jautājums. Tieši tā, bērni iet vienā skolā, vienā smilškastē spēlējās, tātad jautājumi risinām līdzīgi visiem. Skaidrs. Atis Vallis no Vienotības un Liena Jansona no apvienība iedzīvotājiem. Paldies jums abiem par sarunu. Jā, paldies. Paldies, dāmas un kungi, ka šovakar skatījāties. Nākamajā raidījumā pievērsīsimies arī citiem novadiem un citām pašvaldībām. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!